šī ir mandībulas daļa. Tātad tai izšķir korpus mandībulas, lūk, no apakšas var redzēt, šī ir platākā daļa, visa šī daļa. Tai izšķir pars incizīva, tā ir šī daļa, kur atrodās priekšējie zobi, un izšķir pars molāris, tā ir daļa, kurā atrodās dzarokļi. Tad ir margo alveolāris, tā ir šī daļa, un ir margo interalveolāris, tā ir šī daļa, lūk. Tad incizūra vazorum faciālium ir arī labi redzama, tā ir šis ierops, šis ierops. Ir foramen mentāla, tas ir soda caurums. Tas atrodās, lūk, šeit zirgam. Tas ir viens. Tad ir rāmus mandibula. Tas ir šis zārs, kur beidzās korpus, kur sākas rāmus mandibula. Ir angulus mandibula. Tas ir apakšžokļa leņķis. Tas ir šis te leņķis. Tālāk ir fossa massetērika, kas atrodas ārpusē, un tā ir šī lūkdaļa. Un ir fossa pterigoidea. Tā ir lūk, šī te dziļā bedrīte lielā. Tūlīt parādīsim otru pusi šādu. Tālāk ir foramen mandibula, kas atrodas šeit pie fossa pterigoidea, rostrāli no fossa pterigoidea, un ar šo caurumu atverās kanālis mandibula. Kurš tālāk pāriet kā kanālis alveolāri šajā vietā, un iziet foramen mentāla. Tad vēl zirga apakšžoklim ir procesus koronoideus, tas ir šis izaugums, vainagu izaugums, un procesus kondilāris.